Es zinu, kādas ir manas domas par jums, saka tas kungs. Miera un glābšanas domas, un nevis ļaunuma un ciešana domas, kas jums beigās dod to, uz ko jūs cerat. Varbūt arī to esi saskāries ar šiem vārdiem un ticis iedrošināts, un tas tev ir stiprinājis kādā tavas dzīves sezonā, bet bieži šī raksturvieta tiek izrauta no konteksta un nesniedz to patieso nozīmi, patieso stiprinājumu, kādu tā varētu sniegt mums šodien. Tāpēc ļaujies tev paskaidrošu. Pirmkārt, jau mums jāsaprot, ka šie vārdi tie ir patiesi, bet tie ir doti kontekstā. Jeremijas grāmatā mēs redzam, ka Dievs pasludina savu taisno tiesas spriedumu pār Izraēlu, kad viņu grēku dēļ viņi tiks aizvesti verdzībā. Viņi tiks aizvesti un viņiem būs jākalpo Bābeles valdniekam, Nebukadneceram, kas ir bezdievīgs valdnieks, un tas kungs viņiem saka, izrēliešiem, savai tautai, viņš saka, un ja kas negribēs kalpot, tas mirs no bada un zobena, bet tie, kas kalpos, tie savā mērā baudīs tādu svētību, un tad viņš saka, rūpējieties par tā zemes labklājību, kur jūs esat aizvesti, jo tā zemes labklājība ir jūsu labklājība. Un tad viņš saka, ja kādi jums nāk un saka, tur bija pravieši viņa tautā, kas teica, nē, miers, viss būs labi, tas kungs jūs tūlītās jau atbrīvos, tūlītās tas nenotiks ar jums. Viņš saka, tad neticiet viņiem. Un viņi grib novērst jūs no viņa vārda, no tā kunga vārda. Un viņš saka, pat ja jūs sapņos redzat, kad būs cits risinājums, tad neticiet arī saviem sapņiem. Ticiet tam, ko Dievs caur saviem praviešiem, caur savu vārdu jums ir pasludinājis. Tātad tas ir konteksts. Un vairums cilvēku, kas dzirdēja šos vārdus, šos mieru un glābšanas vārdus, viņi nomira kā verdzība atrodoties Bābelē. Bet Dievs savai tautai gribēja atgādināt, ka viņš tos nav atmetis, ka viņa plāni nav mainījušies, ka viņš vēl aizvien tos mīl, ir izredzējis, mīl kā savus bērnus, un tas gala mērķis ir miers un glābšana, lai gan šobrīd viņiem būs jāpiedzīvo ciešanas un sāpes. Un pilnībā šis apsolījums vai šie vārdi piepildīsies viņā dienā, kad kungs atgriezīsies un valdīs 1000 gadus savā miera valstībā pār zemi, un Izraēla baudīs mieru un saticību un pilnīgu glābšanu. Bet kā tas attiecās uz mums, 21. gadsimta kristiešiem? Jo mums taču nav apsolīts miers, bezrūpība, ciešana trūkums un tam līdzīgi. Tieši otrādi, Jēzus solīja, ka būs bēdas, būs ciešanas, būs pārbaudījumi, mūsu ticība tiks pārbaudīta, mūsu uzticība uz viņu. Nevienmēr un visbiežāk viss nenotiks tā, kā mēs sagaidām vai kā mēs vēlamies. Un tieši tamdēļ mums nāksies staigāt ticībā. Bet kā tas attiecās uz mums? Redziet, neatkarīgi no apstākļiem, mēs varam būt iedrošināti un stiprināti tajā, ka mēs zinām, ka mums ir cerība par mūžīgo dzīvību, tamdēļ, ka mēs ticam uz Jēzu Kristu, ka mēs varam ticēt, ka mūsu grēki ir piedoti un ka galu beigās, ja pat mums būtu jāpiedzīvo vardarbīgi nav mūsu ticība dēļ un jāiet cauri ļoti smagām dzīves sezonām, tās valsts vai tās vides dēļ, kurā mēs atrodamies, mēs varam būt pilni pārliecības un ticības, ka Dieva nodoma un plāna attiecībā uz mums ir miera un glābšanas nodoma. Un viņā dienā mēs dzīvosim un staigāsim viņa brīnišķīgajā klātbūtnē.